Sveicināti! Kā jums šķiet, vai ir kas kopīgs krītošam ābolam un planētai, kas riņķo ap Sauli? Varbūt izklausās dīvaini, bet jā, par visu mums apkārt valda vieni un tie paši, neredzami spēles noteikumi. Un šodien mēs ielūkosimies tieši tajos, elegantajos un universālajos kustības likumos. Un lūk, lielisks piemērs, par ko padomāt. Grāmata uz galda nekustas ne no vietas, bet ābols tiklīdz nokrīt no zara, uzreiz metas lejup, arvien ātrāk un ātrāk. Kāpēc tāda atšķirība? Izskatās vienkārši, vai ne? Bet patiesībā šis jautājums slēpj atslēgu uz visu kustības izpratni. Un mēs šo atslēgu atradīsim, izpētot dažus fundamentālus principus. Tātad, kāds ir mūsu ceļš šodien? Lūk, plāns. Vispirms noskaidrosim, kas īsti ir spēks, un tas ir daudz vairāk par vienkāršu skaitli. Pēc tam apskatīsimies, kā spēki darbojas komandā, un tad soli pa solim iziesim cauri 3 lielajiem Ņūtona likumiem par inerciju, pātrinājumu un, visbeidzot, par darbību un pretdarbību. Aiziet! Labi, ķeramies klāt pirmajai sadaļai – spēks. Ikdienā mēs sakām pielikt spēku, domājot par grūšanu vai vilkšanu, un tas ir pareizi, bet fizikā tas ir tikai stāsta sākums. Patiesībā spēks ir daudz niansētāks. Varētu pat teikt, ka tam ir savs raksturs, jo tam vienmēr ir ne tikai stiprums, bet arī virziens. Un šeit ir tā galvenā ideja. Fizikā spēku sauc par vektoriālu lielumu. Tas nozīmē divas lietas. Tam ir gan stiprums, ko mēs saucam par vērtību, gan arī, kas ir kritiski svarīgi, virziens. Iedomājieties to kā bultiņu. Pultiņas garums pārāda, cik spēks ir stiprs, bet tā smaile, uz kuru pusi tas darbojas. Un ticiet man, tieši šis virziens ir tas, kas visu sarežģīja un vienlaiks padara tik aizraujošu. Labi, ja spēki ir kā bultiņas, kas notiek, ja uz vienu objektu iedarbojas vairākas šādas bultiņas. Redziet, spēki dabā gandrīz nekad nedarbojas vienatnē. Tā ir īsta komandas spēle. Un kā jau jebkurā komandā, dalībnieki var vai nu palīdzēt viens otram, vilkt katrs uz savu pusi, vai pat darboties pavisam atšķirīgos virzienos. Tas, kas beigās notiek ar objektu, ir atkarīgs no tā, kāds ir šīs komandas kopējais rezultāts, jeb kopspēks. Un patiesībā tas viss ir diezgan loģiski, ja tā padomā. Paskatīsimies uz piemēriem. Ja 2 spēki darbojas vienā virzienā, kā 2 bērni, kas velk ragavas, to spēki vienkārši saskaitās. Viss notiek ātrāk. Bet ja tie ir vērsti pretējos virzienos, piemēram, velkot ragavas, kamēr bērze tās bremzē, tad spēki cīnās savā starpā. Stiprākais uzvar un rezultāts ir starpības starp abiem. Un pats interesantākais, ja spēki darbojas leņķī, kā, braucot ar riteni taisni uz priekšu, bet vējš pūš stipri no sāniem, tad rezultāts ir kaut kas pa vidu. Tas ir tas, ko sauc par kopspēku, un tieši tas nosaka, kas ar ķermeni notiks tālāk. Un, protams, runājot par kustību un spēkiem, mēs nevaram nepieminēt vienu cilvēku – Seru Īzaku Ņūtonu. Viņš bija tas, kurš 17. gadsimtā paņēma visus šos novērojumus un salika tos kopā ar 3 ģeniāli, vienkāršos, bet neticami spēcīgos likumos. Principā viņš uzrakstīja kustības rokas grāmatu, ko mēs izmantojam vēl šodien. Tātad, Ņūtona pirmais likums. Tā pamatā ir ļoti fundamentāls jautājums. Kas notiek, ja visi spēki, kas iedarbojas uz objektu, ir pilnīgā līdzsvarā? Citiem vārdiem sakot, ja kopspēks ir 0. Atbilde ir inerces likums, un tas būtībā ir par lietu dabisko, varētu teikt, slinkumu. Tā ir to vēlme pretoties jebkādām izmaiņām. Oficiālais formulējums skan šādi. Katrs ķermenis paliek miera stāvoklī vai turpina savu vienmērīgu taisna līnijas kustību, kamēr tam pieliktie spēki to neizmaina. Izklausās diezgan nopietni, vai ne? Bet tagad pārtulkosim to vienkāršākā valodā. Un vienkāršākā valodā tas nozīmē šo, ja kopspēks ir 0, objekta ātrums nemainās. Tieši tik vienkārši. Ja tas stāvēja uz vietas, tas turpinās stāvēt. Ja tas kustējās, tas turpinās kustēties tieši tāpat, ar to pašu ātrumu un tajā pašā virzienā. Izmaiņu nav. Un tagad mēs varam atbildēt uz daļu no mūsu sākuma jautājuma par grāmatu uz galda. Kas tur notiek? Pavisam vienkārši. Gravitācija velk grāmatu uz leju, bet galds pretojas, spiežot grāmatu uz augšu ar precīzi tikpat lielu spēku. Rezultāts? Šie 2 spēki viens otru pilnībā neutralizē, kopspēks ir 0, un tāpēc grāmata paliek miera stāvoklī. Labi, tātad. Pirmais likums ir par situāciju, kad viss ir līdzsvarā.
Bet, protams, pasaule reti, kad ir tik mierīga. Kas notiek tad, kad līdzsvars tiek izjaukts, kad parādās kopspēks, kas nav nulle? Lūk, te spēlē iesaistās Ņūtona otrais likums, un šis likums ir par pārmaiņām. Šis ir likums par pātrinājumu. Formāli tas skan šādi. Ķermeņa pātrinājums ir tieši proporcionāls ķermeņim pieliktajam kopspēkam un apgriezti proporcionāls ķermeņa masai. Tas ir nedaudz tehniski, bet aiz šiem vārdiem slēpjas iespējams pati svarīgākā un atpazīstamākā formula visā fizikā. Jā, tieši tā. F vienāds ar M reiz A. Spēks ir masa reiz pātrinājums. Tikai 3 simboli, bet tie burtiski apraksta, kā pasaule kustas. Šīs mazais, elegantais vienādojums savieno cēloni, spēku, ar sekām, proti ar pātrinājumu jeb ātruma izmaiņām. Tātad, ko tas nozīmē praktiski? 2 lietas. Pirmkārt, ja ir kopspēks, būs arī pātrinājums. Objekts sāks kustēties ātrāk, lēnāk vai mainīs virzienu. Otrkārt, masa darbojas kā pretestība šim pātrinājumam. Jo objekts ir masīvāks, jo lielāks spēks ir vajadzīgs, lai panāktu tādu pašu pātrinājumu. Tieši tāpēc ir vieglāk pastumt iepirkuma ratiņus nekā automašīnu. Un lūk, vēl viens labs piemērs – piekrauta automašīna. Dzinējs rada noteiktu, nemainīgu spēku. Kad mašīna ir tukša, tās masa ir neliela, un ar šo spēku tā pātrinās diezgan žigli. Bet tagad iedomājieties, ka mēs to piekraujam pilnu, piemēram, ar cementa maisiem. Masa ir krasi pieaugusi, spēks no dzinēja paliek tas pats. Kas notiek ar pātrinājumu? Protams, tas samazinās, tāpēc smagu mašīnu ir daudz grūtāk iekustināt. Labi, esam tikuši līdz 3. un pēdējam Ņūtona likumam. Ja pirmais likums bija par līdzsvaru un otrais par izmaiņām, tad 3. ir par miedarbību. Tas atklāja kādu ļoti svarīgu dabas noslēpumu. Spēki nekad nerodas vienatnē, tie vienmēr nāk pāros. Likums saka tā, ja viens ķermenis darbojas uz otru ķermeni ar noteiktu spēku, tad otrs ķermenis darbojas uz pirmo ar tikpat lielu, bet pretējā virzienā vērstu spēku. Citiem vārdiem sakot, ja es pagrūžu sienu, siena tikpat stipri pagrūž mani, spēki vienmēr ir vienādi un pretēji. Tas ir kā kosmisks tango, 2 partneri vienlīdzīgi un pretēji. Un tas mūs atkal aizved pie grāmatas uz galda. Tagad mēs varam uz to paskatīties no 3. likuma skatu punkta. Grāmata ar savu svāru spiež uz galdu, tā ir, teiksim, darbība. Un ko dara galds? Tas ar precīzi tikpat lielu spēku spiež pretī grāmatai. Tā ir pretdarbība. Darbības pretdarbības pāris. Labi, bet pagaidiet. Ja galds spiež pretī tikpat stipri, kādēļ vispār kaut kas var salūst? Kas notiek, ja šis pretdarbības spēks, vienkārši nav pietiekami stiprs? Un te nu ir atbilde. Sistēmas sabrūk. Galds spēja radīt pretdarbības spēku tikai līdz noteiktai robežai. Ja mēs uz tā paša galda mēģinātu uzlikt automašīnu, tās svars, darbības spēks būtu milzīgs. Galds censtos pretoties, bet tā materiāls vienkārši to neizturētu. Tas nespētu radīt pietiekami lielu pretdarbības spēku, tas salūstu, un, rezultāts ir acīm redzams. Auto turpinātu kustēties lejup, pakļaujoties gravitācijai. Tātad, ja saliekam visu kopā, 1., 2. un 3. likums, mēs iegūstam ko patieši fundamentālu. Tie ir kā mūsu fiziskās pasaules neredzamā operētāja sistēma. Tā klusiņām darbojas fonā un nosaka visu. No tā, kā lido bumba, līdz tam, kā planētas riņķo ap zvaigznēm, viss pakļaujas šiem 3 vienkāršajiem noteikumiem. Un tagad, kad šie spēles noteikumi ir zināmi, rodas jautājums, ja paskatās uzmanīgāk, kur vēl ikdienā var pamanīt šos likumus darbībā, ejot, skrienot, braucot mašīnā, pat lecot augšā. Izrādās, kad zini, ko meklēt, Ņūtona likumi ir retami burtiski visur mums apkārt.